Sāpes ir ļoti svarīgs brīdinošs simptoms, bet ir jāsaprot, ka sāpes ne visas ir vienādas. Globāli cilvēks izjūt divu dažādu veidu sāpes. Vienas sāpes rodas no audu bojuma, piemēram, ocitavu sāpes, sastiepta muskuļa sāpes, sagriezta pirksta sāpes. Ārsti to sauc par nociceptīvam sāpēm. Tas sāpes rodas dēļ tā, ka audi ir bojati un receptori, kas ir ādiņa, viņi signalizē smadzenēm par to, ka kaut kas nav labi. Un tas ir laikam tas biežākais sastopams sapju veids. Otrā ļoti svarīga sapju grupa ir tā saucamas neiropatiskas sāpes. Un viņas raksturojas ar dedzināšanu, tirpšanu, saušanu, nejutīgumu, sajūta, kas it kā elektriska strāva, sajūta, ka ir saules apdegums. Šīs sāpes rodas nerva bojuma rezultātā. Vēl viens samērā interesants nervu bojums ir saušanas sajūta. Ja jums karsta vasaras diena ir jāvelk siltas zeķes, divas bikses, cimdus, un jūs izskatīties pārāk saģērbts salīdzinot ar draugu, kurš iet blakus, ir vērts aizdomāties par to, vai nervi, neirogāli nav bojāti, un tas arī ir iemesls, vai griezties pie neirologa uz konsultāciju. Ja jūs izjūtat tas sāpes, par kuru mēs iepriekš minējām, kas ir dedzināšana, elektriskā strāva, notirpums un citi simptomi, un objektīvi jūs neredzat to sāpju avotu, to piemēram sagrieztu pirkstu, ir ļoti svarīgi griezties pie ārsta un precizēt, no kurienes tad nāk tas sāpes, kas ir par iemeslu tam sāpam, kāds ir tas etioloģiskais faktors un kāda veida var palīdzēt noņemt tas sāpes un arī izārstēt to pamat patoloģiju. Noslēgumā aicinu jūs aizpildīt anketu atpazīsti savas sāpes, lai precizētu savu sāpju veidu un rašanas mehānismu.